Podkāsta draugi Labreins, Narvesen. Klausos, visiem ir pilnīgi viena alga. Klausos, tiešām visiem ir busuls uz redzēšanos. Paldies! Nu, visa pamatā bija mūsu tas Ugandas brauciens. Tas pierādīja to, ka ķermenis var visu, kājas var izturēt visu. Un tur arī pierādījās, ka kuņģis nevar visu izturēt. Jāpracēs par vienkāršo. Ja es zinu džekus, kuri, arī cilvēks, kuri neprot ieraudzīt, teiksim, kaut kādu pumpuriņu, kurš plaukst vai nezinu, karoks, kurš plīvo vai tādas lietas, kuras viņiem paiet garām, par kurām varētu priecāties, viņi nepamana. Pievēršās tikai kaut kādam lielajam, super ģeniālajam mērķim, kuru viņš tulīt sasniegs. Ja? Tu esi ieviesis to savā dzīvē, ka tu tā kā spēji mācīties no tām kļūdām, ko tu esi varbūt pieļāvis? Nē. Katru gadu es uz tā paša grābekļa uzkāpju. Es varbūt izskatos resns, bet jebkurā gadījumā es sportoju, bet nedomāju par ēdienu šobrīd. Šorīt pati sēdu 2 kukgabalus, apēdu 2 kukgabalus. 2 kukgabalus. Es nebiju pamanījusi to tavu tetovējumu. Jā, man pat izlasīja Eģiptietis. Tur tas ir, kas tu, tas ir Eģiptes? Intars Busulis. Tur nav rakstīts salskābā, tur nezinu, kaukšķīgā cūgaļa, salskābajā sojas mērcē. Nē, tas nav. Labdien, esiet sveicināti izgaismots 26. epizodē. Starp citu, man vispār neticis, ka tik daudz jau epizožu ir bijis, un šis ir 2. sezonas noslēgums, un es gribu pateikt arī paldies visiem atbalstītājiem, paldies visiem tiem, kas mūs skatās YouTube, kas klausās Spotify, kas uzraksta arī kādu atsauksmi. Tiešām milzīgs paldies, jo man šķiet, ka gana daudz ir patiesību sakot šajās nedēļās paveikts. Un ja jūs mūs šodien skatāties YouTube, tad jūs redzat, ka mēs esam citā vietā. Mēs šoreiz esam veikalā Downstreet, un mūzika, kā jau jūs zināt, ir pavadījusi visas izgaismotas epizodes. Starp citu, 26 placis tad sanāk kopā ir aizceļojušas jau pie cilvēkiem, un viņi tās klausās mājās. Un šodien mēs šo noslēdzošo epizodi filmējam tāpēc, ka tā mūzika ir ļoti svarīga arī manā dzīvē, un es atceros savu bērnību, kad viena no tādām manām mīļākajām filmām bija High Fidelity. Man kaut kas tajā filmā ļoti patika, un tur tā darbība risinājās mūzikas veikalā, un tas mūzikas veikals bija ne tikai par to mūziku, ko tu tur vari atnākt un iegādāties, bet tas bija par tādu komūnu, kur cilvēki nāk arī iedzer kafiju, savstarpēji runājās, izzina kaut ko jaunu un veido arī attiecības. Un tāpēc arī šī noslēdzošā epizode tiek filmēta šeit. Un tā, 26. epizodes viesis ir Intars Busuls. Es domāju, ka viņa vārds noteikti Latvijā ir zināms teju katram. Un ar Intaru man ļoti gribējās parunāt par to, kā viņš ir kļuvis par tādu cilvēku, kā viņš ir šodien. Jo Intars, ja jūs esat pamanījuši, viņš ļoti daudz vispār sporto. Mēs ar viņu kopā arī esam uzkāpuši Veismana virsotnē, par to, kā viņš sajūta un ko šis kāpiens nozīmēja viņam, viņa dzīvē. Un, protams, parunāsim par to, kā tad tikt pāri, piemēram, tiem dzīves sarežģītajiem mirkļiem un kā ikdienā būt vairāk priecīgam nekā bēdīgam. Intars Busuls, izgaismots viesis. Vispār esi tankotājs? Vispār, jā. Patīk? Man patīk klausīties tankas. Pats tā baigi netankoju, bet es zinu, kas notiks. Man kundze iet pa talsiem, visādus tur skaistuma pakalpojumus izmanto, un tad es uzzinu visu labāko, jaunāko, foršāko no viņas. Kur būs veikals, cik maksā īra, kāpēc tas veikals negāja tur, kāpēc tur tas aizgāja prom. Kā tur kuram iet un tā. Pat es zinu to, ka no lidmašīnām kaisa ērces, indīgās un Covidu. To pat es zinu. Bet klausies, tu esi varbūt kaut ko kādreiz kādu tanku par sevi arī dzirdējis šokējošu, kas nav patiesība? Jā, es zinu, ka man ir veikals. Talsos Intercar. Intercar?
Jā, tas tavējais ir. Mans veikals. Slepenais biznes. Jā. Tu neesi domājis kaut kā tā kā publiski pateikt, vai tev ir vai nav tas? Nu, nav. Nu, tur burtiņš Inter. Priekš kam Inter? Interkārta, Inter. ja es būtu noteikti taisījis veikalu. Nu, rekā. Man ir, Bet tas nav man, es varu tiešām apbeidināt visus. Tik žēl. Kad draugi, ja mani brauks uz talsiem, tad tur atlaižu nekādu, tur viss pa standarta cenām. Es pat nesīkājos nereiz iekšā. Bet tur viss tur smagajā mašīnā kaut kas tāds. Nu, varbūt kādreiz dzīvē, zin kā. Nu jā, tieši tā. Tu šodien brauci, vai ne, no savas No Sava Tals ciemata. ciema. tālāk. Ģibuļu pagasts, Ģibuļu Tals pagasts. ciems. Jā. Un jā, man kundze teica, jāatbrauc internetu, taču vai tad tiešām Kristīnai tu atteiksi? Nu, nevar. Nu nevar. Nu, atteikt, nevar. Bet, Es arī biju, nu, kā jau es tev rakstīju, es atbraukšu vienkārši tāpat, bet tu esi forša. Bet klausies, šajā podkāstā mums ir tāds īpašs stāsts katru reizi, kas kaut kādā mērā ir citādāks. Katru reizi arī pirms es tiekos ar viesi, es dodos uz Down Street. Sapratu, mēs šodien te arī esam. Un tad rakņājos kopā ar Mārtiņu platēs, Okay. meklējot kaut ko. Speciāli tam cilvēkam, kas nāk viesos. Vai tev ir kādas aizdomas, ko es tev varētu būt izvēlējusies? Aizdomas, kā instrumentālā mūzika. Visticamāk, ka tā varētu būt. Varbūt, nezinu. Tu man viņus nedos pa velti. To plati? Jā. Dāvināšu gan. Tu man dāvināsi viņu. Jā. Labi, ja nekā pavēlt nevajag. Es jau tikai tā. Nu labi, tas būs Tu domāji, ka es tā vokālists. vienkārši es tev iedošu platu, teikšu tā, 30 eiro. Es iepriekšējā reizē skatījos, fotografējos kopā ar, nevis kopā, bet man bija rokās ozola plate. Varbūt tā būs ozola plate, ko nevarētu būt? Ar kur es fotografējos pagājušajā reizē. Nē, būs cita. Labi, es šeit nopirku Miles Davis plati, vai nopirku, vai man uzdāvināja, es neatceros. Jā. Es nopirku, vai vienu es nopirku, vienu man uzdāvināja. Tur bija kaut kas tāds, ne, Mārtiņ? Jā, es nopirku Miles Davis plati, un vispār kaut kādas ir Miles Davisa kolekcijas. Jā. Un Coltrane kolekcijas mājās, un dažādākās plates. Man vispār daudz instrumentālās džeza mūzikas mājās. Nu, Klau, mēs vispār gājām tajā virzienā, bet tagad tā. Paskatīsimies, vai tev jau tā plata nav. Ja tev viņa būs, mums veicas, jo mēs esam šeit, mēs varam samainīt. Ja gadījumā tev viņa ir, jā. Vai ne, Mārtiņ, mēs varēsim samainīt? Jo to mēs varēsim. Jo es neesmu pārliecināta, vai tev tā plata nav, bet tur tas stāsts ir sekojošs. Un es domāju, ka tev šis gads īstenībā, šis mēnesis drīzāk, tev arī tāds ir bijis ļoti īpašs. Jo tu biji arī Pink Noise, viens no māksliniekiem. Jā. Viņš vispār aizdomīgi sākās šis gads tādā kā džeza zīmē, Jā. Jo man janvārī piezvanīja Sīma Saimla no Igaunijas un jautāja, vai es negribētu ņemt dalību vienā koncertā Igaunijā ar viņa funk bandu. Un es piekritu, un kaut kā tā... Es tā Maigars Nords ar Pink Noise, un tas viss tā iesākās šogad ar džēzu un funka mūziku. Bet tas arī tev bija, bet kaut kādā ziņā tas tomēr tev ir arī izaicinājums. Bet par to parunāsim varbūt pēc brīdī, Jā, labi. to plati, jā? Jā? Labi. Tā tad. Joks. Bet tā man ir. Bet ir viena atšķirība. Man ir Keiša un Maestro Ramona Paula paraksts. Tā ir atšķirības ar šo, jā? Jā. Šeit, starp citu, tu varēsi uzlikt savu parakstu, un tam, kas iegādāsies tālāk šeit šo platu, varētu būt tavs paraksts, jā? Viņi ir šajā iznākusi, iepriekšējā gadā, septembrī, jā? Šī plata, viņa maksā 36 eiro, ja es skatos. Vai 36 metri garš celīts. 36. Garš skrāpējums, 36 metru garš skrāpējums. Man ir, un mans paraksts ar tur virsū ir. Es par sevi negalvoju, vai cik mans paraksts ir vērtīgs vai nav, bet iedomājies, cik maksā tā plate, kur kas ir man mājās. Kur ir Keišs un Maestro paraksts. Tātad. Un šī Inter ir plate, kas ir tev. Varbūt es nezināšu izpildītāju, kā tev. Varbūt tu zinās, varbūt tu nezinās. Tātad tā ir Nubāja Garcia. Jā, es zinu, jā, es zinu. Vai tev ir šī plata? Nē, protams, ka nav.
Super! Nav. Jā. Nav. Jā, Es esmu ļoti priecīga, jo tāpēc, ka Bāja arī kopā ar tevi uzstājās Pink Noizā. Es pati gan nebiju šo koncertu, bet bija ļoti, ļoti labas atsauksmes. Un tad man šķita, es arī paklausījos viņu, un tad man šķita, ka tev iespējams arī noderētu un tev varētu patikt. Paldies tev, liels tiešām. Kopā mēs, protams, neuzstājāmies, bet festivāls bija mums viens, kas mums vienoja, teiksim, muzikāli. Jā, koncerts bija Palādījumā viņai, un mēs par tādām pieticīgākām vietām mēs Dailes namā. Nu, nekas, varbūt ļoti skaisti. Jā, forši, paldies. Jā, es pirms tam arī viņu paklausījos, arī kā viņi performē, un man ļoti patika arī. Man šeit, gatavojoties arī džeza festivālam, tu sacīji, ka tas tev ir tā kā atgriešanās, jo tu agrāk laikam dziedāji džezu kaut kad, jā? Vai tas ir kaut kas pilnīgi tā kā jauns tev? Nē, tas noteikti nav pilnīgi jauns. Tieši tā džeza maniera. Ja, es neesmu ne džeza teorētiķis, diemžēl neesmu arī mācījies džezu, kaut gan es gribētu. Es varēju, bet man nesanāca. Bija jāiet lielajā dzīvē. Bet, es vispār esmu sācis Dixieland ansamblī. Spēlēt Tāls bērnu muzikas skolā, kur vadīja jau nelaids Jānis Osīts. Ja tas ir visa džeza pamats, tāds Dixielands. Un, ja tu to apgūsti, un Osīšu kungs norakstīja no Dixielandiem visu soliņus, kurus mēs kā bērni spēlējām, tas jau arī ir melodija, improvizācija un viss. Tas tika pierakstīts, mēs no notīm viņus tur tā gāzām, un tā arī mēs kaut kā sevi ielējām tos džeza pamatus. Un tad jau visi big bandi, visi tur pūtēja muzikā, es esmu spēlējis daudz džeza standartus, big banda lielās kompozīcijas, tu polgodu, Pennsylvania 65000 un ļoti daudz dziesmas, vairāk instrumentāla mūzika. Un tad tikai pēc tam, tad kad jau viss kafē un štāba orķestrs viss bija beidzies, man piezvanīja Vilnis Kundrāts un tad es varu teikt, iegāju tādā kā vokālajā improvizācijā. Bet pirms tam bija, tikai trombons. Un tagad kā tu jūties arī tad, kad tev zvanīja tas igauņu? Jā. Un uzstājoties jau tādas lielas auditorijas priekšā ar kaut ko tādu, ko varbūt arī cilvēki ikdienā, viņi nedzird tevi izpildīt. Jā, tas ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir kaut kas cilvēkiem jauns. Un tevis pieļauju arī tā kā izaicinājums varbūt. Nē, cilvēki varbūt nezinu, nav dzirdējuši vienkārši. Bet kādreiz, es tiešām arī paralēli, es esmu spēlējis kopā ar Jelgavas Big Bandu, Raita Ašmaņa vadībā, esmu spēlējis arī jauniešu džeza orķestrī, arī izbraukājuši esam visu Eiropu un pat bijuši pāri okeānam Kanādā, Oskar Petersena dzimtajā pilsētā, uz kuru viņš pats bija ielūgts, bet viņš nevarēja atnākt, jo viņam bija slikta veselība. Un, paralēli vienmēr es kaut kādos jaunajos gados, tematiskajos vakaros ir bijuši tie džeza standarti no Sinatras, no Billie Holiday, no vēl dažādākiem džeza izpildītājiem. Tagad tos džeza standartus es vienmēr esmu dziedājis. Halturkās ballītēs, ik pa laikam jau es arī viņus izpildu. Un vienmēr tie džezi ir bijuši, bet nav bijis tāds, ir pat vesels džeza albums, starp citu izdots 2005. gadā, to mēs arī sākām, ja tā godīgi. Un arī Māra Brieškalna kvintets ir bijis kopā ar Gintu Pabērs, mēs esam izbraukājuši džeza festivāls, par tiem faktiem jau neviens nezina. Es sākos cilvēkiem varbūt ar brīvdienu 2009. gadā un tā tas arī palicis, bet tā džeza dziedāšana es klausos, es tiešām neesmu, kā jau es teicu, teorētiķis, bet es klausos akorda skaņas un viņās dzīvojos. Bet tu pieminēji, to bērnības laiku Talsos un jau to tādu dziļo sasaisti ar mūziku. Tev vienmēr bija tā sajūta, ka tā ir tā tava lieta, tā kā pa 100%, ka tu esi atradis to savu dzīves jēgu caur mūziku? Nezinu. Mūzikas skola tā ir tāda
tāda lieta, kurā tur dzīvojies vairāk, tur ir tāds tusiņš, bet jebkurā gadījumā uz muzikas skolu veda tevi vecāki, un vecāki gribēja, lai tu ej uz turieni. Man tiešām patika tā visa tā radošā atmosfēra, tur nebija tādi tur kaut kādi mobbingi, un kaut kā, jā, visi bija tā mierīgi. Mums arī Talsas Sprīdīšana bija atsevišķa māja, kur mēs tikai mācījāmies. Pie mums nāca solfeģo skolotāji. Paši skolotāji arī piedalījās Talsas bērnu muzikas skolas tā Dixielandā ansambļa koncertu sagatavošanā. Un mums bija bieži jāuzstājās un vēl es papildus spēlēju, protams, pūteju orķestrī. Nebija laika domāt par to, gribu vai es negribu to. Tad vienkārši bija aiz cieņas pret skolotāju vai pret vecāku gribu, bija jāiet uz šīm aktivitātēm, tas arī viss. Un man tas laikam arī iepatikās. Tas bija tāds, varbūt, izteiksmes līdzeklis, kurā es varēju paust savas emocijas, mūzikā varbūt. Pat tad, ja es biju mazs zēns, kā tajā platē teikts. Tu mācēji, tu saglabāt to. Labi, tev pašam ir 4 bērni. Tu mācēji saglabāt. Nu, tu labi, noteikti arī esi piedzīvojis un piedzīvo kaut kādus pusauģu gājienus. Ja? Nu, tas ir neizbēgami. Ja? Tāds vienkārši pasaulē ir. Bet, piemēram, tu minēji, ka tev bija tā cieņa, aizcieņas pret vecākiem, aizcieņas pret skolotājiem. Tu vienmēr spēji sevi to cieņu tā kā turēt? Vispār es pat nezinu, vai bija pret skolotājiem vienmēr. Es nekad neesmu nekliedzis, neko sliktu teicis publiski un vecākiem arī. Jā, no aiz muguras, protams, mēs vienmēr esam teikt, cik tā skolotāja stulba, vai ne? Atkal tā mamma man liek tur iet, mans tēvs tur iet uz turien. Jā. Bet jā, tad kaut kā tā publiskā telpā nekad jau skolotāja klātbūtnē neviens, bet ne tikai es, bet arī visi pārējie tā laika mūsu paaudzes bērni neatļāvās neko skolotājiem vispār teikt. Mēs vēl mācījāmies arī Pastēnas pamatskolā, jā, kas ir nosacīt lauku skola, jā, ar 90 vidēji bērniem skolā. Viens otru mēs zinājām, un neviens, jā, kaut kā tā, muti šajā ziņā nevirināja. Kā tev šķiet, tas ir tā kā viegli arī iemācāms mūsu dienu paaudzei, kas dzīvo citā laikā, ar citiem izaicinājumiem, principā arī, tā kā arī, jā, ir citas situācijas, ja mēs tā paskatāmies. Ir gan, jā, bērni apzinās savas tiesības vairāk tagad mūsdienās. Man ir tāda sajūta, jā. Nesen, pilnīgi 3 dienas atpakaļ, mēs ar vienu veco klases biedru bijām aizbraukuši uz Pastēnas pamatskolu, un tad mēs atcerējāmies, kā mēs gājām uz tiem lauciņiem vasarās strādāt, ja 3 vai 6 reizes, 2 reizes nedēļā vai 6 reizes mēnesī. Tev bija jāaiziet ravēt, jo tu zini, ka tas burkāns ies uz virtuvi, tas kartupēlis ies uz virtuvi, tad vēl tie kolhoza laiki, ka tev bija jāiet uz lauka, jāvāc kartupeļi. Tas bija, vai ne, pamatskolā? Kaut kad bija... Pamatskolā? Jā, septembrī bija kaut kad vēl sākumā. Mācību laikā bija jābrauc lasīt. Man bija Aronijas jālasa. Aronijas gājām lasīt tieši tā. Bija jālasa burkāni. Mums vēl bija tur visās dārzniecības, tulpju galvas, jāņem nost tulpēm vai lielāk tie sīpoli. Viss bija, jā, bērniem bija, principā, jānolasa, jādara tas, kas pieaugušiem likās, tāds... Neies jau ķēpāties tur. Tāds ķēpīgs darbiņš, kaut kādi sīkumi, tur akmentiņi, tur, un vēl bija kartupeļi tika novākti, un tad pēc tam atkal tev jāiet otrais tie atlikumi jāvāk. Jā. Bet tad, kad ir vasara, tad tu pēc tam saņem... tajā jūnijā kaut kādus tur rubļus par to, ko tu esi visa mācību gada garumā sapelnījis. Jo tās kastes un tie spaiņi visi tika skaitīti un katram audzēknim pierēķināti pie viņa kaut kāda atalgojuma. Kaut kas tāds mūsdienās man jau liekas ir neiespējams. Bet vispār, zin kā, es aizdomājos arī saviem vecākiem esmu runājis, ka man arī bērnībā bija,
ļoti daudz jādara tie ravēšanas darbi arī mājās. Bietes, tas biešu hektāri. Man bija vēl cidoni, un kaut kā tik daudz, kas bija jāravē. Jā. Un tu kā tu no rīta sēdi tajā vagā un tur dusmojies uz visu pasauli. Jā, un es necināju, ka šobrīd, piemēram, pagaidām man ir tā, ka man joprojām tā kā negribās. Es laikam atravējos. Tev nav tā, ka tev arī varbūt tie lauku darbi, tagad ņemot vairāk, ka tu jau bērnībā gana daudz sadarīji. Nē, ravēšana man ir alerģija pret ravēšanu. Tikai tāpēc, ka mums ar māsu bija jāravē, vecākā māsa, tad jau mācījos universitātē. Un viņa ik pa laikam arī brauca pa brīvdienām uz Talsiem un visi mēs bravējām. Un bračkas jaunākie tikai sēdēja malā un kaut ko tur spēlējās tajos dubļos un smiltīs. Kas notiek? Kāpēc tie neravē? Kāpēc mums ir jāravē? Tie biešu lauki bija, viens lauks bija Valdemārpilī, viens Strazdē, viens vēl kaut kur kopā kaut kā 3-4 hektāri. Mēs ravējam, bračkas sēž malā. Bet tad es tagad saprotu, ka viņam jau bija tikai 2-3 gadi katram. Bet tie sukas neravēja. Mums ar māsu bija jāpašī tur. Bet tie vispār tie mazākie brāļi vai māsas, man bija gan brālis mazāks, gan māsa, diezgan kaitinoši bija vispār. Tas viņu atlaides viņu dzīvei. Un tas, ka vecākiem ir jāizcīna ceļš jaunākajā bērnībā. Jā, bet es arī sapratu, ka bija tā finansiālā situācija vecākiem tāda, ka bez tā neiztikt, bez tām cukurbietēm. Jā, es arī iemācījos to žulīties. Tur tās cukurbietas novembrī, oktobrī, kad bija jānodod. Pie saknēm vecāki teica, atstājiet zemi pie saknēm. Lai tās cukurbietas smagāk. Bet man ir kaut kas pie līdzīgs tām aronijām, kad, zin tāds vārds, ļoti, es nesu tā kā sirošana, no kurienes tas aizgūts bija. Sirošana, no kaut kādiem laupītājiem. Jā, ka tu it kā ej pa to savu to līniju, kur ir tās tavas aronijas, bet tu pa kluso lavies vēl tur un tā kā ātri tur pielas vēl kaut ko. Pielas vēl kaut ko klāt. Jā, kaut ko klāt, ka kur tu nedari to kārtīgi. Tā kā, ja tu zini, ka tev jānolas jāņogas rūms kārtīgi, lai neviena odziņa tur nepaliek, bet tad tu tur kaut ko tur rausti, tad tur nes tos pilnos spaiņus, tur laimīgs. Bet aronija man arī kaut kā laikam vairs tā neuzrunā. Kādreiz es arī tikai iespējams dēļ tā es gāju tam aronijām kaut ko es tur pēdarīšu tad. Liekas, tā bija. Man arī aronija koks ir laukos mājās, bet neko mēs no viņa negatavojam. Klausies, atgriežoties tajā mūzikas stāstā. Visu, principā sanāk tā, ka tu lielāko daļu savas tādas apzinātās dzīves esi jau bijis mūzikā, ka tas ir bijis tas, kas ir tava dzīve. Jā, bet vispār, ja mēs tā, es mācījos bērndārzā, man māsa ir par gadu vecāka, man jaunākā māsa ir par mani gadu vecāka, un, saprati, ja? Tava jaunākā māsa ir par tevi par gadu vecāka? Jā, man ir vēl viena vecākā māsa. Jā. Un viņai bija jāiet 1. klasē, un mamma, protams, ņēma ārā no bērndārza arī mani, tad, kad viņa brauc pakaļ manai māsai. Un te viņai bija jāiet uz muzikas skolu. Es vienkārši sēdēju viņas tur solfedžo stundās, tikai tāpēc, ka mammai tikos beigsies darbs, un tad mums no tās muzikas skolas savāks. Es vienkārši sēdēju bērndārzē, sēdēju aizmugurējā solā un jau klausījos tos visus solfedžo un tā tālāk, tur kolikvijas un muzikas literatūru. Es biju jau muzikas skolā, principā, jau neapzinājos, kā tas man ietekmēs tālāk. Man pat nebija jāmācās tad. Un tas tad tavā tajā dzīves ceļā, es esmu runājis arī ar speciālistiem, arī citiem mūzikas profesionāļiem, kuri arī šajā podkāstā starp citu ir sacījuši, ka viņiem dzīvē ir bijis tāds periods, kad tās domas tik ļoti šaudās, ka tiek apšaubīta tā izvēle vispār būt tajā mūzikas vidē, kad ir kaut kas tāds, kas tev liek domāt, vai tam ir jēga, vai vispār man ir jābūt šeit, vai varbūt ir jāmeklē kaut kas cits. Vai tev ir bijis tāds periods, kad arī tu varbūt apšaubi to savu ceļu? Kaut gan uz tevis skaros, man šķiet, ka tas ir tik organiski, ka tas vispār nav iedomājams, ka tu ej citu ceļu. Es nezinu. Ik pa laikam viņa uznāk kaut kāds slinkums, kaut kāda neticība savam darbam, ne tikai tas, kurš ir paredzēts nākotnē, bet kas jau ir izdarīts.
Un, jā, es nezinu, kurā brīdī, par kuru laika posmu runāja mūsu aroda brāļi tavā podkāstā, bet Covid laiks vispār, jā, lika apšaubīt manu mūziķa gaitas, jo tad likās, ka nevienam tā mūzika nav vajadzīga, koncertu nav, radošuma nekāda. Es arī apjautājos arī saviem aroda brāļiem, kā viņiem ir radošam Covid laikā. Viņi teica, ka nekā, vispār nekā. Jo tu nezini, kam tā mūzika vispār, vai viņi aiziet līdz tam klausītājiem, jo tu viņi taču vispār nevar izspēlēt tajos koncertos, un tu nezini, kā publika reaģē, kas vispār notiek cilvēks sejā, kad viņš izdzird lūk šo jauno dziesmu, kuru tu pat esi izdevis, un tā tālāk uz televīzijām nevar iet, nekur nevar tu patestēt to jauno gabalu. Ja tu iedod rādio, tad nezini, kas tur vispār, nekādas, nav tā atdeve no skatītāja, un tu nezini, kas notiek ar tavu dziesmu, tavu jaunu radītu, ar tavu bērniņu, kas notiek. Tu viņu palaidi, un tu viņš dzīvo pats savu dzīvi. Un tā bija tā jā, nepārliecinātība. Bet tā ik pa laikam dzīvojot laukos, man uznāk tādas domas, jā, ka forši ir tomēr tu braukt ar traktoriņu, padomāt par to, iespējams, kā aizpildīt tos hektārus ar kaut kādām, nezinu, šitaki sēnēm vai kaut ko tam līdzīgi, jo forši jau ir tiešām. Bet tu atgriezies pie tās mūzikas, un tu ir kaut kādi, jā, momenti, koncerti, kurš tev pārliecina par to, ka jā, tu esi īstajā vietā, tu dari savu, teiksim, darbu. Un tā tikai tādi mirkļi, tā sagatavošanās, tie plāni, kuri vēl nav īstenojušies, un tie apšauba varbūt. Un tajā brīdī tu varbūt apšaubi to savu varēšanu, ja, ka tu mūzikā esi pietiekami spēcīgs un ka tu esi īpašs un tā tālāk. Ja. Jā, bet koncerti atkal tev noliek tajā uz tā patiesības ceļa. Jā. Cik tu vispār esi tāds paškritisks, jeb tāds, kurš piekasās sev varbūt vai jā, ļoti vērtē to, ko tu esi radījis vai izpildījis? Es maz analizēju vispār savus kaut kādus darbiņus. Es uzklausu kritiku, ieteikumus, apsmaziņoju viņus, kaut kā mēģinu sagremot, un tad es aptuveni rīkojos. Pēc tā, kādi ir bijuši tie ieteikumi, bet jebkurā gadījumā es daru pa savam. Ņemot mazliet vērā to, kas man ir ieteikts, teiksim, no malas. Par to kritiku runājot, labi, es ticu, ka tev ir noteikti no profesionālās vides cilvēkam tu uzticies, vai ne, un kur viedoklis tev ir svarīgs, bet cik tu esi varbūt jūtīgs arī pret tādu cilvēku, kas ir, klausītājs kritiku, kas varbūt, kas varbūt, tu saprati to domu, jā, ka tas ir tas klausītājs, kurš varbūt ieiet kādā no, lietotnēm, tur, ieiet X-ā, Threados, Instagramā, TikTokā, un tur izsaka savu viedokli, piemēram, printer mūziku? Ja tas ir 0,01% no pārējiem, ja tur ir, teiksim, komentāri 10, un ja tas ir 1 no 9, tad varbūt ir vērts satraukties. Bet ja tas ir viens komentārs no 100, tad es neuztver to nopietni vispār. Ja viņš ir tas 1 no 10 komentārs, tad es tā ieklausos, varbūt tos paškritiski, izdomāju kaut kādu nievājošu komentāru, bet ņem vērā to, ka viņš to domājis ir nopietni un dzīvoja tālāk. To domu, ka kaut kas varbūt nav kārtībā, bet pohuj. Palielam. Bet tev, piemēram, spēj sāpināt, jo es arī šajā podkāstā cenšos runāt par to, ka dažreiz ir kaut kādas lietas, kā cilvēki varbūt pat neapzināti var izdarīt lielu ļaunumu citam cilvēkam. Piemēram, teiksim tāds masīvs negatīvo, piemēram, komentāru juceklis vai kaut kādi
komentāri par, nezinu, izskatu, par mūziku, par jebko, un ka tas kaut kādā mirklī jau uzkrītam vienam cilvēkam virsū, tas var radīt tajā cilvēkā arī atkal nonākt pie tām pārdomām, vai tam, ko es daru, vispār ir jēga, vai es vispār esmu tā kā vajadzīgs. Vai es... Es mēģinu vispār dzīvot pēc principa, galvenais, lai es jūtos labi pēc tā padarītā darbiņa, un tad jau droši vien pārējiem arī tas patiks, un viņi arī jutīsies tikpat labi, cik es. Es nemēģinu cilvēkiem uzbāzties ar kaut kādām savām, nezinu, es tiešām... kā lai tev pasaka, es tiešām mēģinu neuzbāzties. Es tā viegli pieskaros varbūt cilvēka jūtām, neuzbāžos ar kaut kādām savām problēmām. Jo tad sākas, man liekas, tie sūdi. Jo cilvēkiem jau neinteresē pa lielām tavas problēmas. Man liekas. Tādam svešam cilvēkam. Ja tu savējam, varbūt. Man teiksim, varbūt, ja kāds labs čoms tev kaut ko sliktu pasaka, vai tad gan es aizdomājos, kaut kas, es stulbenis. Vai arī, teiksim, nav kaut kāda atsauksme no cilvēka, no kuries varbūt es esmu gaidījis, vai ne? Kāds ir bijis mans, teiksim, draugs vai paziņa, kurš ir bijis koncertā, un tad viņš tur nenorieģē, kaut kas tāds lietas. Varbūt man satrauc vairāk nevis sveša cilvēka komentārs internetā. Jo es apzinos to, ka tie komentāri X-ā, nezinu, man ir tur X-ā, laikam, cik tur sekotājs, nezinu, cik viņi tur ir guļošajā režīmā, bet kaut kādi tur 1000 ir, bet jebkurā gadījumā, tie slikto komentāru rakstītāji, ir kopā varbūt 50, 40, labi, 100. Bet ņemot vērā to X vispār apmeklētāju skaitu, tas ir vispār piliens jūrā. Tad viņi tur savā sulā tur vārās. Mūsu gadījumā ir kāds, teiksim, raksts, kas attiecās uz mani kaut kādu slikto izpildījumu vai kaut kādu rīcību. Es apzinos, ka tie ir kaut kādi 5-6 cilvēki, un vienkārši tā es to vārku, un tas arī viss. Man tas varbūt satrauc, bet uz īsu mirkli es... izdomāju uzreiz kaut kādu savu komentāru, lai izraisītu viņā kaut kādu pretreakciju tādu. Nezinu, ir bijuši gadījumi, ka es esmu atbildējis, bet es pārsvarā klusēju, ko man viņam. Kā tu vispār ikdienā varbūt arī jūties, ka tu esi diezgan atpazīstams. Tava seja. Ticamāk, Talsos ir labi zināt. Talsos vispār super. Talsos visiem ir pilnīgi vienalga. Talsos tiešām visiem ir busuls uz redzēšanos. Paldies. Visi, protams, zina, ka mēs visi esam viena liela ģimene. Inter, čau, kā iet, labi iet. Tas tāda forša tāda komunikācija. Yeah. Visām es Talsos esam tāda komūna, vairāk vai mazāk. Visi novada un pilsēta iedzīvotāji. Neviens neuzbāžās uz ielas, neviens tur tev neko par mūziku nejautā. Un tu kā tu gāji tur X-faktorā. Ir, protams, un tad es tā ar joku kaut ko arī atbildu. Teiksim, kāpēc tu neesi pieteicies? Vai gaidīju tavu anketu, neredzēju. Tādas visādas. Tādas ir tādas sarunas. Un Rīgā kādi jūties? Rīgā es izkāpu no mašīnas un esmu pie tevis. Tas ir viss. Pārsvarā tādas lietas. Ir gadījies aiziet uz kaut kādu klubiņu un tā tālāk, tad gan ir sūdi. Tad sākās jautājumi, tad ir problēmas. Tad kaut kādi konflikti, puskonflikti, tad tur, zini, konflikti? Kaut kādi, jā. Par ko ir tev var konfliktēt, piemēram? Es ne. Ir gadījies, ka kur tu tāds, kur tu tāds, šitāds vai vienalga. Es kaut ko tur atbildu. Nedod Dievs, kāds man ir atnācis līdzi. Tas uzreiz, ko tu uz viņu, ko tur, ir bijuši tā talsnieki gājieni mums. Es sevišķi tad, kad es ar Bračku kaut ko aizēju, tad ir bijis, jā. Kad manam Bračkam trauma vēl joprojām ir kājā no kaut kādām tādām grustīšanās reizēm Rīgā, jā. Būs kādi talsnieki tādi? Mīļuki.
Absolūti vispār. Jā. Nebūtu padomājis, ka tā ir vispār. Un tāpēc es uz klubiņiem, es dzeru mājās, ja man ir nepieciešamība. Bet klausies, vispār, es domāju, ja mēs runājam par tādu, kā tu varbūt sacītu, ja tev būtu iedomājies, tev ir rokās zīmols, un tev ir jāuzzīmē tāda radoša cilvēka, tā emociju. Vienkārši jautājums, tas nav sarežģīts. Labi. Tātad, iedomājies, tev ir zīmulis, un tev ir jāuzzīmē tā kā tāda radoša cilvēka, es nezinu, kardiogramma, tā līkne. Oh. Iedomājies, kā tev iet tās tavas emocijas. Tev ir daudz maz vienā līmenī, vai tev ir tāda uz augšlēju? Man varbūt mainās domas ļoti bieži. Tad es gribu, tad es negribu. Tad iesim tur, neiesim. Iesim citur. Varbūt tā. Darīsim tā, šitā. Tā būs pirmā dziesma, kur mēs palaidīsim. Nē, tā nebūs pirmā dziesma. Tādas mainās un varbūt domas, bet tu laikam par kaut kādu garīgo, ja? Gribēju pajautāt. Es domāju, ka tu apmēram tu atbildēji. Es te domāju par to, ka tev mentālo veselību. Jā, ka tu brīžiem esi tur skumjš, brīžiem atkal esi tā kā super priecīgs, tad atkal ir tāds līmenisks tā sajūta, ka ir tāds balans atrodot tās divas tā kā lietas dzīvē. Vispār noteikti padomās viss, ka es esmu galīgi sagājis tūtiņā, bet daba tiešām, tad, kad tev ir slikti, es jebkuros laika apstākļos varu iziet dabā, vējš iesitās sejā, es jau jūtos labāk. Ja ir kāds sniegputenis, tur pūš, tur uzvelc tu savu visbiezāko jaku. Manā gadījumā tā ir Kārļa Lāča dāvinātā jaka. Es jūtos dabā, saulīt, iespīd vakar, es noskrēju forši savus kilometrus. 8 grādi, bet saulīt tā spīdēja, man bija tik labi un tāds vairāk iešana pie dabas. Man palīdz rast to līdzsvaru kaut kādās šādās reizēs. Jā. Tāpēc tagad sāku tā biežāk sportot un pēdējā gada laikā, jau jāsaka 1,5 gada laikā, kopš mēs kopā sākām mans pirmais maratons, man ir tāda regulāra skriešana, regulāri treniņi, tagad es esmu paņēmis klāt vingrošanas zālīti, tāda kustība, saule, daba, viss, tas man kaut kā ir sakārtojis to kaut kādu to garastāvokli, nē. Jā. Garīgā pasaule man ir kas tā ar viņu, tas man palīdz mūzikā, par to es kaut kā tā nesatraucos. Ja man ir tādas garstāvokļu maiņas, tā tālāk, es varu koncertos uzstāties, un man ir ko stāstīt, teikt klausītājiem. Ja? Bet tad, kad man ir slikts garstāvoklis pa dienu ir bijis, ir svarīgi, kā tu viņu pavadis. Izskriet vai aiziet kaut vai uz to zālīti, tur ritīgi pakačājies, es varbūt izskatos resns, bet jebkurā gadījumā es sportoju, bet nedomāju par ēdienu šobrīd. Šorīt pati sēdu 2 kūkgabalus, apēdu 2 kūkgabalus. 2 kūkgabalus? Jā, bija man jābūt vienā dzimšanas dienā. No rīta, jā. No rīta, šorīt. Tāpēc tu teici, kāpēc es nokavēju, jo man maz tāda pasēdēšana, jā, bez 15:9. Mēs vēl citu par to skriešanu, es gribu vēl par tevi noteikti vairāk parunāties, bet par to garstāvokli runājot vai par tām savām sajūtām. Zini kā, man agrāk bija tāda pārliecība, ka, lai cilvēks spētu radīt labu mūziku, viņam ir jācieš. Jā. Bet es kaut kādā mērā vēl pie šīs pārliecības turos joprojām. Kā tev ir? Jā, nav jau tā, ka vienkārši tu piesēdies pie klavierēm vai pie sintezatora, un tad tu uzreiz uz pasūtījumu radīsies tā mūzika. Kaut kas ir jāpiedzīvo, kaut kādām sajūtām ir tev jābūt, lai tu varētu kaut ko radīt. Ja? Man, piemēram, satrauc globālā situācija pasaulē, ja? Kāri visādi un Ukraiņu ciešanas un tas viss man arī sāp, par to mēs arī varbūt tajos jaunajos skaņdarbiņos, dziesmiņās, mēs arī principā dziedam.
arī mums ir dziesma par zemes māti, un būs tagad jaunie albums. Top jauns albums. Starp citu, jā, esam jau uztaisījuši 13 dziesmiņas ar Kārli. Mums bija tāda radošā nometne īstajā brīdī. Jā, ka tiešām gan viņam, gan man bija daudz ko teikt, un mēs arī satikāmies, un jā, var teikt, 3 dienās pilnās uzrakstījām albumu. Jā, attiek tikai Reinim Sējānam viņu noproducēt. Mans čoms Reinis to izdarīs. Jā. Tagad, jā, tādas. Respektīvi, tad, kad tev ir ko teikt, tad tu arī to stāsti caur to mūziku. Ja? Tā sanāk, jā. Bet vairāk es uz to dzīvo izpildījumu paļaujos. Jā. Tas stāsts tajā mūzikā, tajā radošajā procesā, sākotnējā, izejot no tā dzejnieka vēstījuma, ko viņš ir gribējis pateikt. Izlasot dzeju, es atrodu kaut kādu savu lietu, ja, par kuru es aizdomājos. Ja. Mēs apmēram dzejniekam dodam tēmu, par kuru viņš grib parunāt, un tad mēs salīdzinām, vai man tas satrauc, vai man tas nesatrauc. Un es saku, man tas satrauc, šis man satrauc mazāk, bet noteikti es atradīšu arī tavai lietai, par kuru tu gribi parunāt arī savā kaut kādās pārdzīvoties lietās. Un es arī varēšu iespējams tā arī izstāstīt cilvēkiem, klausītājiem to tavu stāstu. Tas ir vairāk tāds. Tu saproti, ko es runāju? Es saprotu, par ko tu runā. You know what I mean? Yes. Yes, English please. Jā, tā kā, jā, bet tā, jā, man satrauc daudz, kas, bet, jā, kaut kā, jā, es dodu citiem runāt manā vietā. Tas, kā tu runā, tas jau ir tas, kā tu to izpildi. Tas ir jā, tāpēc tam tajā koncertā, man patīk, jā, katrā koncertā kaut kādu ar to dziesmu izdziedāt to savu sāpi varbūt. Tāpēc es arī neeju pie psihologiem. Tiesai šī iemesla, ka es koncertos gribu būt kā pie doktora. Kad esi ceļā un kustībā, Narvesen ir tev blakus ar vieglumu, garšu un līdzsvaru. Pie mums vienmēr ir arī izvēles, kas nāks par labu gan tev, gan pasaulē. Narvesen. Labi dzīvot kustībā. Mēs jau visu laiku arī mazliet tā kā pieskaramies tam tematam vai kaut kur aplidojam, bet podkāstā es arī parasti saviem viesiem jautāju, vai ir kaut kāds dzīves posms, kas tev ir bijis tā kā super grūts, kuru tu atceries kā tādu grūtāko. Tu jau drusku minēji to Covid laiku. Jā. Bet, Nē, viņš bija super. Covid laiks bija super. Super grūts vai super vienkārši ideāls jā. Jo tā kā es lūdzu atgriezties tajā laikā un tad mēģinu saprast, kā, piemēram, lai varētu arī citiem varbūt ko pēc tu smējies. Tāpēc, ka es pagājuši gadu atceros, es nezinu, kāpēc bija sastrēgums mūzikās un darbos un visu. Un es atcerējos, ka es sev to teicu stulbākais mājas manā mūžā. Pagājuši gadu, jā? Pagājuši gadu, jā. Bet es nezinu, kas bija, viss kaut kas bija sakrājies. Es pat neatceros, kas, bet es atceros, ka es pateicu šo te frāzi skaļi. Kā tev šķiet, kas tas bija? Nezinu. Tas bija tā kā tas, ka tu vienkārši biji pārāk daudz, kam pateicis, jā? Sanāk tā, jā. Tev bija daudz koncertu? Mums katru gadu vispār ļoti daudz visādi pasākumu, bet gatavošanās visam kam. Un tad tu aiz savas linkuma esi nokavējis tos deadlineus, un tad tu pēdējā mirklī stāc kaut ko mācīties. Un jā, bet Dzintra koncerta zālē vienmēr es gatavojos laicīgāk. Jā, es atceros, tev bija bet tad pārējās viss tas lietas ārprāts. Jā. Un tad es sapratu arī pēc tā maija, jāgatavojas laicīgi, come on. Tev izdodas tagad? Jo atkal maistulīt. Tagad man izdodas, jā. Tu esi ieviesis to savā dzīvē, ka tu tā kā spēji mācīties no tām kļūdām, ko tu esi varbūt pieļāvis? Nē. Katru gadu es uz tā paša grābekļa uzkāpju. Bet jā, vēl mēs līdz galam neesam sapratuši to programmu. Kā mēs veidosim, kāda būs secība un tā tālāk, visus tos jokus stulbos, kurus es gribu, lai arī ir koncertā.
vēl tādi visādi sīkumi ir palikuši. Bet vēl ir laiks, vēl līdz 13. jūnijam ir laiks, bet ir lielais koncerts pa vidu, vēl ir 4. maija koncerts pie Brīvības pieminekļa. Tu esi lielajā arī koncertā, jā? Lielajā koncertā arī. Ko tu izpildīsi? Nu, vai tad drīkst par to runāt, es nezinu. Jā, piezvanu Gustavam. Jā, pieziniet, jā. Es zinu, ko es tur dziedāšu, bet es nezinu, vai... Labi, es Gustavam Kur paprasīšu, kamēr mēs runājam. Bet es to varu pateikt. Nē, tu zvanīsi? Nē, es Gustavam paprasīšu, jā, tu līdzi pagaidi. Ko viņš dziedās? Nē, ko tu dziedās? Ko es dziedāšu? Jā, pagaidi. Piezinīsim, paprasīsim, ja viņš cels klausu. To drīkst? Nē, zini, un ja nu nedrīkst. Jā, tieši tā. Saproti? Ja nu nedrīkst, piezinīt Gustavā, jā? Nē, būs duets. Tev būs duets? Jā, otro reizi jau. Viņš necēja klausuli. Ar meiteni. Es varu pateikt, tad vai drīkst vai nedrīkst, pēc tam izņemsiet ārā. Nu, ar Aminatu mums būs duets. Mēs dziedāsim kurtizāņu ugunskura. Jā, bet tas jau tāds nopietns plāns vispār ar Aminatu kopā. Jā, ar Aminatu, jā. Nu, neceļ, tad viss. Nu, nekas. Tad pats vainīgs. Un jācer, ka tā, es neesmu dzirdējis vēl to aranžējumu. Tā dziesmai? Jā, tā dziesmai to aranžējumu. Viņš kaut kāds jauns būšot, bet jācer, ka nebūs atkāpes no oriģināla ļoti liels, jo tomēr tas tas tomēr ir kaut kur. Jā. Tas smadzenēs ir iesēdies, ka no tā vairs nekāds kurtizāņu ugunskurs nesanāks. Kaut kas tur tiks izmainīts. Un tad tev ir 13. jūnijas, jā? 13. jūnijas Dzintar koncertzālē, apvienot orķestris, Inters Butuzlis. Un tur tie joki? Tur kvalitatīvi joki, jā. Nu, kā jau parasti. Tikai kvalitatīvi joki. Tur labākie joki. Kā tev iet ar tiem jokiem? Jo man, piemēram, ļoti slikti. Jo, ikdienā tā kā piemēram, tādā ikdienas situācijā tie joki ir, bet tad, kad ir jākļūst publiskā telpā, jānokļūst publiskā telpā, un tur jājoko, man tā kā viss humora izjūta ir tā kā vienkārši evakuējusies no manis un neatgriežās. Tev izdodas? Es neteikšu, ka man izdodas uz 100%. Jā. Bet var teikt, 80-85% varēja kā aiziet. Kad nostrādā. Jā. Varbūt. Bet arī tur jāgaida mirklis. Nevar tā uzreiz. Es gribu izšaut joku. Nevietā. Viņam jābūt ir, vietā. Es jau šeit darītos vecos kaut kādus tur jau gadu 10 pārbaudītos izšauju. Es mēģinu saprast, vai viņš ir to dzirdējis vai nē. Es tā hops un aiziet. Un nostrādāt. Viss smējās. Un ir labi. Bet tā, koncertos, ja mēs runājam par koncertiem, ļoti labi parasti aiziet par zemīšu vecumu, aiziet joki. Jā. Jūs neesat vienā vecumā? Netaču. Viņam jau ir pāri 50. Tas labi aiziet, jā? Tas labi aiziet, jā, kā vecākais tur kolektīvā, un kad viņš ir tik vecs, un kāpat mūsu valsts prezidents ir jaunāks par viņu, un apmēram tādā līmenī mēs gāžam. Jo prezidents, tas taču ir vecs jau, jebkurā gadījumā. Tur tas ir pēc status jau reiz, jā. Bet nē. Ir viens cilvēks, kurš ir vecāks par prezidentu. Kaspar Zemīts. Let's go, man. Tāds joks arī ir bijis. Viņš aizgāja, bafoši. Patās arī aizgāja, redzi? Jā, aizgāja. Pareizi. Sveiciens latviešu valodas skolotājiem. Jā, bet tev ir bijis kādreiz, kad tev ir... Klausies, tu vari atcerēties kaut kādu savu totāli melnot caurumu. Vai kaut ko, kas tev skatos ir bijis tā kā, zini, ka tev deg kuņģis, es nezinu, kas tur notiek, tur viss slikti iekšēji ārēji. Es jutos tad labi, bet Debussol Music dibinātāji un mūsu lielā menedžmenta māte, Una Tāla. Čavuna. Viņa sākotnēji teica, ka, ļoti nērti esot bijis klausīties. Jā, manī. Kas bija? Pašos pirmsākumos. Ka es mēģināju jokot koncertos. Jā. Mēģināju uz savu galvu kaut ko tur stāstīt cilvēkiem. Jā. Tad man nebija nekāda melnā cauruma, viss bija baigi kvalitatīvi. Arī tad bija kvalitatīvi. Savā izpratnē. Manā izpratnē. Bet ja mēs runājam par kaut kādu dziesmu, tad, protams, to ir bijis vairāk no melno caurumu, kad vienkārši tu redzi, nevis redzi, bet jūti, ja?
Jā, tas melnais caurums tuvojās, un viņš tiešām, tā tavā galvā izstās tāds melns un liels. Un vienkārši viņš pienāk, un neko tur nevar darīt, viss. Ko dari? Neko, domāju, tālāk kaut ko. Bet ir bijušas, vairākas reizes, kaut kādas 5-4, jā. Bet, un ir bijušas kaut kādi tekstu problēmas. Nu jā. Tad es paļaujos uz meitenēm, es pastos uz Vinetu, pastos uz Karīnu. Karīnai parasti ir tie īstie vārtiņi arī atrodās, un tad es pastos, un tagad kaut ko tur pasaka man priekšā, tad man aiziet, jā. Jā. Bet ir bijis tā, ka Karīna man pasaka, ka viņa neko nezina, pat viņa neko nezina. Un tad viss kaut kā pa savam, tik izmainīti vārdi, bet nepazūd jēga dziesmai. Tas ir ļoti svarīgi. Tu jau atnāc atpakaļ pēc kaut kāda brīža. Nē, protams, jā. Bet ir bijušas formu problēmas, ka tu dziedi dziesmu, un tad tu aizēji kaut kur, un tad visi spēlē kaut ko, jo mēs vēl joprojām nodarbojamies ar tādu eksperimentālo mūziku, kur nav konkrēti tur pants, piedziedājums, pants, bričs, piedziedājums, tā tālāk. Mēs vēl joprojām pieturamies pie tādas, ķipa mākslas vai kā to varētu nosaukt, ja? Ne speciāli, vienkārši tā prasās. Un viss, un mēs pie tiem sarežģītajiem gabaliem šad tad arī apstājamies. Visa grupa. Sabirst, kurais aranžējuma laikā. Bet kaut kā tās beigas ir. Saņemamies un nospēlējam līdz galam. Kādreiz tev ir bijis kauns par kaut ko skatos? Tagad es nevaru atcerēties, bet par šādām lietām, par šādiem brīžiem man ir kauns, jā. Tad nevar atcerēt. Parasti jau, protams, skatītājs jau nezin, jo tās sarežģītās dziesmas, viņas jau nekad nav tā skanējušas par radio, tur trīs reizes dienā. Parasti jau mēs paši priekš sevis koncertos spēlējam, lai to skatītāju reakciju vairāk mazāk tur tā patestētu. Tagad tā. Jo man vienreiz zin, kā bija. Es strādāju, man liekas, tad vēl SVH Rock. Un Artus Dvarjonas bija DJs. Viņš vēl projām ir. Jā, un es lasīju ziņas. Un es iedomājos, izstāstu ziņas. Nekas, es izstāstu ziņas. Un tad sāku to. Tas ir tās standarta lietas, kur tu tā kā sāki, un tad jau tu jau nedomā. Jo tu vienkārši... Un es saku, un ar ziņām studijā bija. Un iedomājos, uz kaut kādu sekundi es aizmirstu savu vārdu. Kristīna. Es aizmirstu savu vārdu, un tu zini, kā... Tā. Tu pasaki, kā var būt kaut kas tāds. Vienkārši man liekas, kā tu vari savu vārdu vispār aiziet ciet. Aiziet ciet, jā, tā ir bijis, jā, man arī aiziet ciet. Tas ir šausminoši, vai ne? Ka tu nezini, kurā brīdī tieši tev aizies ciet. Es taču esmu tik daudz, kā es lācim, esmu vārdus, viņš vēl joprojām to atcerās. Es viņam sasveicinos, un es viņam citu vārdu pasaku. Čau, tur Kaspar vai Mārtiņa vai kaut kas tāds tur bija. Un vairākas reizes dienā, saprot? Tas notika pagājuši gadu. Bet tā nav nekāda ne koncerta lieta, kas varētu tev patraucēt no tavai domāšanai kaut kā. Bet vienkārši domas kaut kur lido. Jā, un tu vienkārši... Un es lādzu čau Mārtiņu, piemēram. Čau, kā ir? Un vairākas reizes. Un vaigi sarkani, un domā, kas tas tāds ir. Kas ar galvu darās? Tas notiek. Jā. Tas, protams, nav vecums. Tā vienkārši tās sagadīšana. Tas, protams, ka nav vecums. Tā tīri sagadīšanās. Un jā, protams, man bija problēmas sākumā ar mūsu meiteņu jauniem uzvārdiem. Jā. Koncertēs tu Karīna. Un tad tu domā. Tas arī nav vecums. Rasa. Labi. Vineta. Jā. Lāce. Jā, tas tā bijis. Bet tagad jau es arī aprodu lēnām skumīgi, bet es saprotu šo situāciju, protams, ka viss mainās. Labi, tu minēji to māju, kas tev pagājuši gadu bija, tā kā tu teici, trakākais. Bet es neatceros, kas tur bija. Bet es tev varu izstāstīt, kas tev tur bija, jo mēs tur bijām dažas dienas 100% kopā. Oho. Pārgājiens mūsu? Nē, tas vispār bija janvārs. Inter.
Tu noskrēji, man šeit 17. maijā vai kaut kas tāds. Tu noskrēji pusmaratonu. Jā, tieši tā. 20. man liekas. Jā. 21. mēs ar Aišpuru jau gājām pa Skotijas kalniem. Tā tu gāji uz Skotijas kalniem. Tāpēc es tagad domāju, kur tev tas maijs bija briesmīgākais tavā dzīvē, jo tu noskrēji maratonu, tu trenējies maratonam, tu daudz skrēji, un tad tu pēc tam uzreiz jau paķēri teltu un ar Aišpuru braucāt uz Skotiju. Jā, bet varbūt tas bija iepriekšējais, vēl 2024. gada maijs, varbūt iespējams. Iespējams. Vai arī Pagājušajā gadā, aprīlis. ja tu tā saki, pagājušajā gadējais maijs bija tiešām tāds Ciešams, ne? Jā, ciešams. Viņa gadējais, jā, 24. ok. Tas bija 24. Piekrīt, gada tomēr jā. maijs, jā, jo pagājušajā gadā tu biji tīri frišs vispār. Jā. Tādā labā piekrīt. formā. Par to skriešanu runājot, Yes. tur arī bija tā kā interesanti, ka es biju pamanījusi, ka tu kaut ko tur skrienies. Tad es arī tiem maratonu cilvēkiem saku, Inters tāds Tas skrējies. taču ir baigais. Baigais pipars. Jā. Pagaid, vai te viņi zināja, ka es netaču, ka zināja, ka es skrienu? Es viņiem biju izstāstījusi, ka tu skrieni. Es biju pārgājis. Nē, tu biji gan bet tu jau pirms tam jau skrēji. Kaut kur tu biji skrējis kaut savos ko. ģiptos, un es teicu, Jā, ka man jā, šķiet, jā, ka Interam kaut vajadzētu paskriet vairāk. Un tad tu arī nokļuvi tajā maratona komandā, bet man šķiet, ka tu jau, kas man šķiet ir absolūti apbrīnojami, ka tu pirmkārt to turpini darīt savā ikdienā ļoti daudz. Nu, Tu jau trenējies. es ceru, ka, man jau sajūtās tā, ka jau prasās jau. Jā. Jā, tālāk, piedod. Jā, nē, tas tev prasās. Tu, starp citu, es nezinu, vai visi tie, kas skatās šodien šo podkāstu vai klausās, zina, bet Inters noskrēja ne tikai pusmaratonu ļoti labā laikā, ar labu peisu. Stunda 50, cik tur? Jā, Zem 2 stundām. zem 2, jo man bija 2 un kaut kādas 5, kas jau ir. Bet krūta. tad Inters arī noskrēja pilno maratonu. Un tad es skatoties tos tavus Instagram storijus, man šķita, tas ir Džeks. Tas ir no Telsiem. Kā tu jūti, ko tev tas nozīmē, tas process, tā skriešana? Kas ir tas, ko tu esi tajā iemīlējis? Es pat, jā, ja tev ir treniņš 36 kilometri, tad es nezinu, ko es tur esmu iemīlējis. Tas tāds labs darbs ar sevi. Jā, varbūt. starp citu. Bet jā, tas tevi disciplinē. Tas tev neļauj atslābt. Jā, neļauj lietot tur pārmērīgi kaut kādus tur atspirdzinošos dzērienus, jo tu zini, ka tev nākamajā dienā ir treniņš, un arī tas, par ko mēs sākumā runājām, par skolotājiem, treneriem. Arī ļoti labi, ka man ir ļoti lieliska trenere Anita Siliņa. Vēl joprojām mēs Anitai esam kopā. sveicieni, jā. Anitai sveiciens. Un viņa arī liek man tos darbiņus. Un es arī gribu izpildīt tos viņas dotos uzdevumus. Un arī tas man traucē neskriet. Jā, tā kā un arī man pašam tiešām gribās arī to darīt. Un es arī apzinos, ja gadienā man ir uznācis slinkums, un tas man ļoti bieži uznāk, es zinu, ka pēc tam būs vienkārši kolosālākā sajūta pēc skriešanas. Tas, kad būs noskrējis tur vakar, piemēram, es izskrēju 15 kilometrus, kolosāla sajūta. Saule spīd, 8 grādi, bet tev ir silti, tev ir tik patīkami. Ja? Un man vēl kundze sagaida, mēs jau 3. reizi jau man dārgo pieminam šajā sarunā. Čau! Jā, pēc čau, Inga. Un mēs pēc, un viņa man sagaida ar apelsīnu. Saprot, no kurienes viņa drauj tos apelsīnus, es nezinu, bet viņa zina, ka man pēc skrējieniem garšo apelsīns. Kaut kāds citrusaugs, jebkurā gadījumā. Jā, kaut kā tas ir aizgājis. Tas pašs disciplinē, un nebija tā, ka es gribēju skriet vakar. No rīta es piecēlos, man likās, ka pirmais, ko es darīšu, es izskriešu, jo tur sievasmātei bija dzimšanas diena, tur viesi brauc un tā tālāk. Būs jāēd visādi garšīgi ēdieni, cepti un tur nebūs nekas netvaicēts, ne tā kā sportistiem. Bet es ņēmu to vērā, no rīta noslinkoju. Tad es dzimšanas dienā ēdu vairāk vai mazāk, bet sabalansēti. Pa salātiņam. Sīvju tur kaut kas tur,
Jā, Tu ūdens, piedomā arī daudz pie tā šķidrumu. visa. Un es arī nāk līdzās tai piedomāju. skriešanai. Jā, es piedomāju, jo es zinu, ja es vakarā skriešu, tad pa dienu, ja es sēdīšos visādas sūdzes, tad es nevarēšu to izdarīt, un skrējiens būs mests, jo man kuņģi, tur tas saturs, raus uz augšu, kaut kas tur kuņģi ēdīs, un tur būs ļoti dedzinoši sajūta. Bet no rīta, ja es apētu putriņu savu olu, tad es varu izskriet pēc tam, un tāds garas gabals. Un vakar, es ņemot vērā visu to iepriekš minēto, un to, ka es biju dzimšanas dienā, es izskrēju, un man bija laba sajūta. Un tā tad es varu kontrolēt gan to rīšanu, kaut gan man likās, ka es to nevaru. Un vakar tikai tas atklājās, iedomājies. Tas nozīmē, ka tās Vakar mēs mācības esam- visu laiku tajā procesā nepārtraukti ir. Jā, Tas jā, ir tas jā. ieguvums paralēli tam, ka tu fiziski Jā, esi atklājis to skriešanu, vai ne? Un man ir visās tur kuņģi, tur problēmas, tur refluksi un kas tur ir visiem tiem dziedātājiem. Aišpuram arī, starp citu, manam Skotijas biedram. Un mums bija vienas problēmas, mēs taču varējām izrunāt tur tajā Skotijā. Tas vecuma lietas. Kas tev ko tu slimo? Es ar to. Man kājas, man tur rokas. Gūži. Gūži, jā, bet tas bija ļoti labs ceļojums. Mēs Jā, gribējām Vaišpur arī. atkārtot, bet mums nesanāca šogad. Bet viss gads Vienkārši jau nu pat ir sācies. Vienkārši jāieliek kalendārā citādāk. Jā, Pie tieši tās tā. lietas nekārtojās. Man tas ir- tā šķiet, ne? Tā Jā, nav. tieši tā, jā. Tu vienkārši arī tā disciplīna lietās, ko tu it kā esi izdomājis izdarīt. Es neteiktu, ka es esmu ļoti disciplinēts. Nebūt ne. Labi, ka man ir ģimene, labi, ka man ir bērni, labi, ka lūk, šīs tie atbildības man noliek pie vietas. Un tas ir forši. Jā. Par to skriešanu vēl, tas, ko es no tevis arī sapratu, un jā, ka tur ir tik daudz tie ieguvumi, ko tu jau minēji. Bet kā tev šķiet, kas varbūt ir vēl tas, ko tas tev ir mācījis? Izņemot, piemēram, to, ka tu vari piedomāt pie tās savas disciplīnas, un ka tu to arī vari izdarīt, kas arī ir diezgan forši. Jā, Atceries, jā. pirmais pusmaratons. Tas ir tā Galīgi. kā... Tu Likās, nekad ka tas ir nereāli. Jā, man šķiet, ka es 10 nevaru noskriet. Jā. Un tas lielākais, ko es biju jā. noskatījis, vispār 19, bet tas jau bija, Jā. mēs vēl dzīvojam Viesturu prospektā. Jā. 100 gadus atpakaļ. 100 gadus atpakaļ, jā. Jā. Skedās kaut kā. Jā. Kas varbūt ir tas, ko tu vēl esi sev iemācījies no tā visa? Tas skriešanas. Jā. Ko tas tev ir, ko tev tas dod arī varbūt vairāk par to mentālo, tu arī iepriekš sacīji, ka tev ir arī, ka tas ir tam svarīgs, protams, un ka tas iespējams arī palīdz to ikdienu. Vispār, ja mēs tā runājam par iepriekšējo gadu, un ja mēs runājam par to, ko tavs ķermenis var, ko nevar izdarīt, visa pamatā bija mūsu tas Ugandas brauciens. Tas pierādīja to, ka ķermenis var visu, kājas var izturēt visu, un tur arī pierādījās, ka kuņģis nevar visu izturēt. Tās paciņas, to nevarēja mans kuņģis izturēt, bet tas Ugandas brauciens iedeva toni visam gadam. Principā, jau pusotram gadam, jā. Tas bija tiešām ļoti labs gada iesākums ar tālajošām sekām. Varbūt tie, kas nav redzējuši, var paskatīties, jo Ugandas sērijas ir pieejams GO3 un var paskatīties, kā mums tur gāja. Starp citu, Valdis saka, ka uz Ugandu nesot pieprasīts maršruts, kad cilvēki varbūt baidās no tā, ka tas mūsu kolēģis Valds, ar kur mēs kopā kāpām Ugandā, ka tas tāds izskatījies, ka tur ir ļoti pārāk krūts. Bet, ja godīgi, man tev jāsaka, tas tiešām ir manā skatījumā fiziski līdz šim visgrūtākais pārgājiens. Mēs uzkāpām virsotnē, kas bija 4000, Veismana virsotnē, 4600 bija šķiet kaut kas tāds, jā. Labi, nav augstākā virsotne. Nē, nav, pasaulē, bet tur kāpiens, teiksim, tā bija tā kā... Traģiski. Jā. Bet es izturēju, neraudāju
Bet, tas jau nekas, tas būtu labāk paraudājis kaut kur pie kaut kāds. Tu raudāji, bet pa vienu citu lietu. Jā, es redzu, ka es esmu lohs, jā, tu esi raudājis, es atceros. Nē, Bet- tas bija nestāsti. es drīkstu, tas Nu, bija beidz. publiski, tas bija viskaistākais raudājums manā dzīvē. Nē. Bet ne par to, bet tā kā vienkārši bija traki vispār, tas kāpiens bija traki, bet par ko es abrīnoju tevi? Tāpēc, ka tu kā visu laiku tu turpināji dzīt tos jokus, Teiks par to jokošanu, laikam. Kā, labi, jo man vienmēr ir interesanti, vai cilvēks vienā brīdī tā kā aizslēgsies. Apklusīs, nerunās. Vai viņš runā? Vai viņš turpina runāt un vēl dziedāt? Tas dzen uz priekšu vispār. Jā. Tas arī neļauj tev, tā atslāpt, jā, morāli. Jo tas jau, visi jau pārdzīvoja. Es arī, bet kaut kā es sevi mēģinu uzmundrināt. Tā es vēl joprojām daru. Uzmundrinu kaut kā pats veidoju sev to atmosfēru, var teikt. Bet tas ir darbs arī. Jo Es negribu būt īgans. Jā, cik tev grūti ir nebūt īgnam? Jo tu nebija vispār īgans, nesaprot kā. Kā, ja tu man smaidi? Es nedrīkst būt īgans attiecībā uz tevi. Nedrīkst. Uz Emīlu, ar kur tu gulēji vienā teltī. Kā es varu uz Emīlu būt īgans, ar savu gultas biedru? Nevar. Nevar. Uz roļi, kā es varu būt īgans? Cilvēkam acis aizpampušas, galva sāp, plīst pušu. Kā es varu uz tā cilvēku būt īgans? Man arī galva plīst pušu reāli. Tas bija tur tajā pirmajā, kur mēs ar Aiju mazgājām tās apendzi. Jā. Kas tā bija? Tur bija augsts jau. Tur jau bija pie 4, man liekas. Jā, kā es varu būt īgans? Tā jau visiem slikti. Vēl viens parādīsies ar kaut kādām tur savām, nezinu. Man vispār problēmām. arī tu starp citu nebija tā, ka mēs pirms tam arī, kad filmējām ar tevi to pieteikumu, to vizītkarti, tu sacīji, ka tu baidies būt tas īgns. Jā, bija tā. Jā, un tu nezini, kā būs arī tā sadzīvošana ar citiem. Bet man kaut kā kopumā šķita, ka tu īstenībā, te arī tāds paralēls ar to reālu, arī pašu dzīvi, ka tu esi komandas arī cilvēks īstenībā. Tu ļoti labi spēj būt komandā, vai ne? Jā, man tiešām, ja mēs braucam kopā, ir ļoti nepatīkami, ja kāds tur, ja kāds nav komandā, baigi grūti ir uzreiz tam ceļojumam, iet uz priekšu, tas ir ļoti slikti. Viens brīdis, starp citu, bija, es neteikšu, kurā vietiņā, bet viens brīdis bija, ka arī mūsu komanda sāk tur dalīties, kaut kas tur notika. Tu to nepamanīji varbūt, jo tu biji ekskursijas vadītāji, un tev vienmēr bija jābūt, hei! Tā, tad kā te jūs jūtaties teltī? Jā? Tieši šādi ar tādiem pirkstiņiem. Jā? Tas ir pozitīvi, jā? Jā, bet bija tās šķelšanās uz vienu brīdi, bet tas arī beidzās. Tas beidzās, tāpēc, ka tam nebija reāli pamata. Tāpēc, ka es tev stāstīju, tu pamanīji. Nē, tā kā beigās es sapratu, kas tas tāds ir, jo man šķiet, tas vienkārši bija smieklīgi. Es to saskatīju, ka tas vienkārši smieklīgi, jo vienkārši atšķīrās redzējums par to, kas ir zen. Vai ne? Varbūt. Varbūt. Jā, tieši tā. Un kad tā uztver, tas mani arī. Man arī lika pastīties savādākus cilvēki. Atkal tas, ka tev jāpieņem cilvēks tāds, kāds viņš ir, un šīs ekskursijas jau trenē tavu socializēšanās spēju, un to es arī apzinos, un to es arī ņēmu vērā, un man viss kļuva daudz vieglāk, jo es esmu tāds principiāls arī attiecībā uz dzīvi, un tam jābūt tā. Mans dēls, diemžēl, ir tāds pats, un tad viņš nonāk skolā kaut kādās konflikta situācijās, un tu dari to, tas nav taisnīgi, blablabla, un kaut kas tam līdzīgi tur sākās. Un, vienkārši jāpielāgojas, un arī tas brauciens jau pierādīja, ka vajag ekskursijas visiem būt kopā, un tā kompromisa māksla, viss tas pārējais jāņem vērā, jo mēs esam tik atšķirīgi. Jā, jo mēs varbūt ikdienā, kad savā darbā vai tajā, ko mēs darām, dzīvojam tajā savā burbulī, kur ir tas radošais. Bet īstenībā jau tā pasaule nav tas burbulis, tā ir ar dažādu cilvēku, ka mēs sastopam dažādas cilvēkus, tāpat arī koncertos. Bet klausies, par to raudāšanu. Nē, šis būs jauki. Tas bija jauki. Tātad mēs ar Interu abi tur
uzkāpām tur augšā, bija tāds vēsīgs, tas vējš un tas viss tāds. Un īstenībā tas man par to ko tu teici, es nepārstāju domāt un nekad nepārstāšu domāt. Jo tas mani ļoti aizkustināja, ko tu vienkārši teici. Un tas ir tas, ko es arī esmu paņēmusi no šī ceļojuma līdzi, kā viena no tādiem savām pārdomām, savai dzīvei un vispār kaut kādu vienu no tādām skaistākajiem mirkļiem vispār tajā visā kāpienā, kur Inters vienkārši teica par to, ka tu it kā pārvarot sevi, tās grūtības, ka tu atkal iemācies dzīvē priecāties par kaut ko. Par to tu esi dzīvs. Jā, un ka tu sajūti, ka tu esi dzīvs, jo tev citreiz iespējams tajā savā dzīves rutīnā, kurā es ticu arī skatītāji, kas skatās šo vai klausīt, mēs katrs esam kaut kādā brīdī, un mēs nepiefiksējam tos mirkļus, kuros varbūt mums ir jau iemesls priecāties. Un citreiz arī varbūt mēs netiecamies pēc tiem mirkļiem vai varbūt kādreiz esam slinki vai noguruši vai negribam vienkārši, vai esam iegājuši tādā apātijā, jo daudz visādu stulbu lietu notiek apkārt. Un tad tu vispār dzīvo un saproti vienā dienā, ka tev varbūt nav par ko tik daudz priecāties. Tāpēc tas, ko tu teici man, ka tu caur to grūto ceļu atkal varbūt par kaut ko iemācies vai atcerējies priecāties, tas bija viens no tiem maniem tā ceļa mirkļiem. Pareizi, es atceros, jā. Ko tad domāju, ka es stāstīšu? Cits Jā, es vienkārši, man lika, tas bija afekta stāvoklis, jāatzīst. Tas kāpiens, tā atmosfēra augšā tajā kalnā, tur, ka visi bija vienkārši tā sajūta, ka paralēlā realitāte notiek, visi pārdzīvoja, un pat Jurijs sāka raudāt, un Aija, un meitenes, un visi vienkārši bija roļiks. Visur gājējies, tas bija forši. Nebija virsotī pār augstu. Tas viss tur iedeva tādu, kaut kādu baigā būsterīt, man ļoti patīk. Un tas lejā kāpiens bija, viņš bija supergrūts, bet viņš bija ar pilnīgi citu jaudu. Es tagad atceros, tas bija baigi. Tas bija ļoti labi točni, valsts valodā. Točni. Un tagad tev izdodas arī ikdienā atrast kaut ko, par ko tu priecājies? Es priecājos vispār tagad. Man ir bērni forši, bet es priecājos par viņu kaut kādiem mazajiem panākumiem, par ko viņi runā un kādas viņu tās domas par pasauli, kāda viņu pasaules uztvere. Un tas, ka lielie bērni arī izskatās laimīgi, priecīgi, tas ir baigi forši, ka tu redzi tādas viņu prieciņas, un tas man arī dara priecīgu. Kas ir tas galvenais, ko tu gribi iemācīt saviem bērniem par dzīvi? Būt laimīgiem, neskriet pēc kaut kā, kam nav jēgas, pa lielam. Tas es jau saprotu, ka to viņiem var stāstīt da jebko, viņiem visi ir vienalga. Bet tas, ka es tikai to tagad saprotu, dzīvojot dzīvi tā, kā es vispār gribu, nevis gribu, bet pēc tās, es arī negribētu teikt pēc jaunās dzīves uztveres kaut kādas, bet kaut kā ir savādāk. Es apzinos, ka dzīve tiešām ir īsa, ka viņa ir forša, tie pārdzīvojumi, tas ir labi, un ka jāiet vienkārši dabā, tur es nezinu, jātais nevis trakas lietas, bet tādas, kaut kādas, jāprecēs par vienkāršo. Es zinu džekus, kuri, arī cilvēks, kuri neprot ieraudzīt, teiksim, kaut kādu pumpuriņu, kurš plaukst, vai nezinu, karoks, kurš plīvo, vai, tādas lietas, kuras viņiem paiet garām, par kurām varētu priecāties, viņi nepamana un pievēršās tikai kaut kādam lielajam, tur super ģeniālajam mērķim, kuru viņš tulīt sasniegs, Bet es kaut kā, laikam, esmu iemācījies priecāties par tām mazajām foršajām lietiņām. Tu tos jaunos laikus domā tā kā ģeopolitikas dēļ tā, ka mums es par saviem kaut kādiem, arī man tas karš, Krievijas iebrukums Ukrainā daudz ko izmainīja manā saprātā. Covids ne tik daudz, Covids man iedeva tādu foršu brīvlaiku pēc skrējiena, un kaut kādi plāni tika kalti un tā tālāk, Bet karš, lika pastīties uz to, kā bija
Nu, mazliet, jā, no malas. Jā. Es vispār atceros, tas laiks, protams, arī sākumā bija šausminošs. Un tad drausmīgi. Un mēs kaut ko ar tevi arī tur nedaudz komunicējām. Jā, tieši tā. Un es atceros tev to vispār, to, ko arī daudzi varbūt arī nezina par to visu, kas notika uzreiz pēc Krievijas iebrukuma, ka Interam bija. Vai tev ir tas konts vēl, vai bija konts? Kaut kur vēl ir, bet es biju laikam nojūdzies. Jā, bet Inters... Bet man es biju neticēju vienkārši tā. Jā, un tā kā visā tajā vājprātā, Inters tajā kontā, kas bija krievu valodā, turpināja tā kā atbildēt tiem... Es nezinu, tiem troļiem, ne tikai troļiem, arī tie reāliem cilvēkiem. Tie bija fani. Jā, kas tevi tur, principā, bulijoja, ja tā var sacīt. Tur bija šausmas, tur bija pilnīgi, tur bija agresija. Kontakti vēl arī bija, man taču konts tur. Tev bija ārprātīga agresija, un tev bija, es atceros, nezinu, vai tu gribi pastāstīt to gadījumu, kas tev bija, ka tu brauc vienreiz arī, tur bija tas čalis, kurš apturēja mašīnu. Vispār, jā, es vienkārši šeit pastaigājos. Jā. Pastaigājos un talsos pie bijušā, vienalga, Raiņa ielā 88, es eju pa gājēju ceļu, un tur tāds grāvis. Un Džeks pabrauc ar melnu mašīnu garām, pabrauc atpakaļ, un grāvim pāratnāk, un ko tu tur raksti, ko tu neatbalsti tur, tos un šitos, kas tev Putins nepatīk. Es teicu, kaut kāds mums tur bija, es neatceros to vārdu pārmaiņu, kāda viņa mums tur bija. Un te es sapratu, jā, kādā situācijā mēs esam nokļuvuši. Es vienkārši pagriezos un gāju tālāk, un jācer, ka viņam kaut kāda apskaidrība ir radusies par šo laiku, bet jā, viņš reāli uzbruka man gaišā dienas laikā. Ja es būtu kaut ko teicis, varbūt es pa galvu būtu dabūjis, bet jā, kaut kas tur bija noticis cilvēku apziņā, jā, tāds, ka viņi laikam nevarēja saprast, jā, kad bija pakaļā. Tas bija, es domāju, ņemot vērā to tavu atpazīstamību un to, ka tev bija arī tas konts un tev bija fani, jā, kas bija kad tas naids bija, es atceru, šausminoši tiešām tas vaiprāta daudzums, jo man pat, cilvēkam, kuram nav teorētiski tik daudz kontaktos cilvēku, kas varētu pārstāvēt pretējo viedokli, pat man nāca kaut kādas ziņas par galvu griešanu man un kas tur, kaut kāds vienkārši kaut kāds briesmīgi, bet tu atceries, kā tu tā kā izķepurojies no tā ārā, kā tu respektīvi atbrīvojies no tā, kas ir, jo tas īstenībā ir tāds, tā kā, lai vai cik tas būtu jocīgi, tas tāds melns mākonis, kas tev gāžās virsū un tev smacē pie zemes, un tu, jo tas ir tā kā, nezinu, tā kā spiediens ārprātā. Jā. Man tiešām kaut kādas 4 nedēļas man bija vienkārši. Labi, ka es tiešām arī tiku ārā pēc tam. Es aizbraucu uz Daugavpilu laikam piedalīties mītiņā. Aizmirsu pēkšņi, kā sauc to Daugavpils mēru. Elksniņš, jā. Un viņš teica, kad labāk nepiedalīties, bet man vienalga, es aizgāju piedalījos tajā mītiņā. Man bija runa tur un viss tas pārējais. Un tā piedalīšanās atkal socializēšanās un iešana tajos gājienos, man kaut kā izvilkt tiešām arī ārā. Un kopā ar ģimeni, protams, mēs gājām ar bērniem. Un arī par Rīgu bija vairāk tie gājieni, es atceros uz Krievijas vēstniecību. Jā, tas man tā izvilka ārā, bet tas bija vienkārši kaut kas traks, es pat neatceros. Jā. Katru dienu un nakti es kaut ko tur komunicēju, kaut kas tur zināk Dievs drausmas. Jā. Laikam darbošanās vēl kā ārā no visa, kas ir tāds, vai ne? Ka tu kaut ko vienkārši dari, un ka tu esi iekšā kaut kādā, ka tu skaties, ko tu vari darīt, vai ne? Mēs sākam jauno albumu rakstīt. Jā, vai ne? Jā, tieši tā. Un tagad tev arī būs albums, jā? Tu zini, ka tev nāks ārā? Mums būs, viss tagad ir, atkarīgs no Reiņa. Reiņam ir daudz darba. Sveiciens Reiņam. Bet viņš ir iekšā, viņš ir arī mūsu albumu sakarā daudz ko jau izdarījis, bet viņam jānobeidz savi darbiņi. Viņš gatavojās arī saviem koncertiem
arī daudz radošumu tajos, bet mēs plānojam jau rudenī, jā, oktobrī. Mums ir tradīcija oktobrī izdot jaunos albumus, tad, protams, nākamajā gadā Arēnas Rīga koncerts paredzēts un arī pa reģioniem, pa lielākajām, labākajām Latvijas koncertzālēm. Protams. Jā. Un 13. arī tie, 13. jūnijas. Tur vēl ir kāda biļeta vispār? Jau Jā, tev pagājuši gadu tev man šeit vispār izķēra beigās uz tavu to koncītu, ne? Nu, tagad ir jaunajos laikos, kaut kā pēc tā Covida, ir tā, ka tajā pēdējā nedēļā visi kaut kā sasparojās, laikam tie pasākumi, es arī apzinos, ir ļoti daudz. Un tagad vasaras sākās un pavasaris. Tā kā, jā, bet būs labi, būs forši, jā. Spēks ir tev. Jā, ir noteikti, tagad noteikti, jā. Vēl bujānus visādi. Ar bujānu arī, ja kaut kas. Pasākumi, jā, pa Latviju, tā kā mēs ar bujānu arī strādājam. Sekojiet līdzi informācijai. Jā. Nu, paldies tev, Inter, milzīgs. Un mēs izbeicam visu. Tu gribētu vēl kaut ko parunāt? Viss materiāls, viss ir izstāstīts, jā. Tev ir vēl kaut kas, ko tu gribētu pastāstīt? Es nezinu, es tikai tā. Forši sēžam vienkārši. Nē, forši sēžam. Bet klausies par tiem pārgājieniem. Jā. Jo man bija tā kā pozitīvs prieks, ka tu pēc Ugandas, ja tu noskrēji maratonu, tad tu aizbrauc uz Skotiju. Tu vari sacīt, ka tas arī tev ir kļuvis par tādu, ko tev gribas darīt? Višķi tādā savvaļā būt un darīt kaut ko, kas ir kaut kā... Man ir vienmēr paticis gulēt svaigā gaisā. Nu, man ir pateicoties... Labvēļiem. Man ir matrači tagad ziemas. Jā. Un ir plāns braukt vispār kaut kur. Pagauz ziemu, tā kā tev ir plāns braukt, kā ziemā? Mēs gribējām, vienkārši, man patīk teltī gulēt. Es gribu neatkarīgi no laika apstākļiem gulēt teltī. Jā. Vai tā ir vasara, rudens vai ziema. Es gribu būt tāds telšu puisis. Man vispār patīk svaigais gaiss, tur bomžoties un tāda veida, kurināt ugunskurs. Padzīvot kaut kādas 2-3 dienas bez telefona, vienkārši kaut ko tur grillēt, nezinu, kaut ko darīt, mežā skatīties malku, tur meklēt. Tu neesi tāds, kuram obligāti vajag tos spēļus, tā kā princesu uz zirņa drusku, kad jūt. Nu, kāpēc ne? Es paņemu līdzi. Matraci. Jā. Un ir matracis labs. Jā. Nu kā, spēļi, tas ļoti svarīgi. Vai piepušamies matracis ir kolosāls, jā. Un, protams, ja tā ir vasara, tad es paņemtu līdzi kaut kādu dušu, jā. Dušu vai dušu? Lai es nesasvidusi, nē, iekšā pēļos, Taču noteikti. To piekamo, jā? Augšā. Nē, protams, es braukt ar mašīnu. Kur, arī... kā? Paga. Kā tu brauc ar mašīnu? Aizbrauc ar mašīnu, tad es eju kaut kur. Nē, tad tu eji, bet tu jau jāpaiet arī ir. Nē, man patika, kā mēs ar Jānī divatā gājām Skotiju. Un tā runāja tā, ka mums esot ļoti paveicies ar laika apstākļiem. Un mēs stāstījām, ka mēs tur 3 dienas gājām un nebija lietus. Knišļu arī jums nebija? Nebija neoda, nekā vispār nebija. Bija vienā tajā kempinga vietiņā bija, bet mēs mierīgi. Otrajā dienā mēs nogājām 42 kilometrus. Tas gan ir daudz, tas ir maratons. 42. Jā. Ar visu somu? Ar visu mūsu somu, kā tad? Visi līdz, visas padarīšanas. Kā tu jūties pēc tiem 42 kilometriem? Starp citu arī pēc maratona, kā tu jūties? Jā. Tas tavs bija maratons. Jā. Tas ir ļoti labs stāsts. Bija maratons. Jā. Uzreiz tajā pašā vakarā es iekāpu lidmašīnā, izkāpu Edinburgh. Kājas bija vienkārši, nezinu kā, piestas. Bija jāiet uz to mūsu vietiņu, ko Jānis bija izīrējis. Airbnb dzīvoklīts, vietiņa, istabiņa. Un līdz turienei, un tad nākamajā dienā bija vilciens, jāaiziet līdz stacijai. Tad mēs sākām savu ceļojumu, nogājām kaut kāds 20 pār kilometrus nākamajā dienā vēl. Nakšņojām, aiznākamajā dienā nogājām 42 kilometrus, un tad aiznākamajā dienā nogājām 18.
Un es domāju, ka man viss būs beidzies pēc tā ceļojuma, bet nē, redz, pasties turpina tādā pašā garā. Ideāli. Man ļoti patika. Tieši tā intensitāte, tas bija tas, Ķermenis vienkārši nesaprata, kas Viņš notiek. nesaprata, Viņam jā. tā kā Jā, viss precīzi, tā programma. Bet, un tad, kad tu noskrēji to maratonu, kad tu Latvijā skrēji tos 40 Jā, tad es kilometrus, paņēmu pauzi gan. tad tev bija pauze, jā, tu jūti, Jā. ka tev bija tā kā Jā, es taisnās paņēmu kājas, pauzi līdz jā. janvārim, jā. Nevarēja pasēdēt arī pēc tam nākamajā dienā, visticamāk, kaut ko Nu. paiet, es nezinu. Nē, bija labi. Es pēc tam arī, līdz pirmajiem sniegiem, principā, es skrēju, un tad visu ziemu, es visu ziemu slēpoju distancinēm. Bija ļoti labi. Mums ir trase, Raimaks trase, Talsos. Es distancinēm paslēpoju visu ziemu. Un, jā, bet es skriešanu es tikai sāku. Jā, tagad janvārī sāku skriet. Nu jā, redz, kā viss turpinās. Nu, šogad tu neskries maratonu. Skriešu. Paga pilno distanci Nē. šogad skries. Pusīt skries, jā. Pusīt, un tad atkal būs man savs oktobrī. Un tev ir kaut kāds mērķis šogad tam pusmaratonam, kaut kāds labāks laiks vai vienkārši Nē. Prieka Sporta pēc. pēc. sports pēc? Prieka sporta pēc, jā. Es gribu jā, kaut kādu, varbūt mazliet ātrāk es gribētu noskriet kā pagājušajā Jā. gadu. Jo man Anita saka, ka man ir cēlušies tur peisi, tur vispār pusminūtē. O, Tas man jau ir daudz. ļoti labi. Klausies, nevis tikko, bet pirms brīdiņas pamanīju, ka tev ir tetovējums. Es nebiju pamanījusi to tavu tetovējumu. Jā, man pat izlasīja eģiptietis. Tur tas ir, tas ir Eģipte. Intars Busulis. Tur nav rakstīts salskābā, tur nezinu, kaukšķīgā cūgaļa, salskābajā sojas mērcē. Nē, tas nav. Es biju domājis, ka tev tur kaut kas, tur, nezinu, dzīvē. Dzīve. Nē. Jā, Intars Busulis. Viss. Tik tieši vēstījums tautai. ļoti labi. Tad tu principā Eģipte ej un... Ej, jā. Bet viņš reiz kaut kā pateica, ka tas ir vārds. Bet tad, tad tu, vismaz, paldies Dievam, tur Čāls nav uzdetojis kaut kādu citu vienkārši vārdu. Jā, nē, tas Bet ir Intars Busulis. Inters Busuls, it kā. Nu, nē, tā arī ir. Man ir libānietis Bāzela Vehbe, tāds neirologs Jā. Latvijā. Viņš ir. Man uzrakstīja, Jā, un es iedevu tetovētājiem. nu re. Cik tev sen tas ir vispār? Oi, kāds jau ilgi jau. Pār pa 10 gadiem. Vai ilgāk, vēl ilgāk. Nu, forši. Nu, paldies tev, Nu, Inter. labi, tev ir tetovējumi. Ir, bet, Nevar rādīt. nu jā. Nu, jā. Ar nozīmi? Jā, Mm. varbūt. Višķiņ ir, nu, kaut kāda. Jā, manē. Brīvs kā putns. Jā, teiksim. Protams. Spoži kā saule. Jā, vai ne? Dzīvo, kā tur bija dzīve. Dzīvi, neaidvē. Jā, Nu, forši saruna. klausies. Labi, nobeidzām mēs to sarunu. Jā, bet Atvadījāmies mēs vispār. mēs tagad atvedamies. Es saku tev ļoti lielu paldies Nav vispār. par ko. Un vispār man ir tāds prieks redzēt to, ko tu dari savā ikdienā. Un man šķiet, ka tu iedvesmo, es domāju, ne tikai ar to savu radošo pasauli un dod cilvēkiem prieku. Netaišu seju, es nevaru nostīt. Jā, tev ir tā. Nu. Es kaut ko nopietnu saku. Klausies, tātad tu pirmkārt ar to Inter, tu pirmkārt jā, ar to mūziku, jā, tur cilvēks iepriecina, tas ir viens. Ne, labi. Un otrkārt tas, ka tu ar to savu to sportošanu, ar to visu, es domāju, ka tu arī pavelti sev līdzi cilvēkus. Tu vispār arī nesmēķē, es zinu. Es nesmēķēju, jā. Jā, kas arī labi, vai ne? Vispār tas arī palīdz. Jā, vai ne? Šādi pāliņam gan es iedzeru, bet veselības ministrija brīdina, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Vārds sakot, gaidām tavs koncerts, kas būs gana daudz Un ļoti daudz būs šogad. plānojas, jā. Mhm. Gaidām jauno albumu, kas, kā teica, Inters būs Oktobrī? tāds ļoti īstenībā stāstošs par to, kāds Jā, viņš ir foršs. tas redzējums par to, kas notiek šobrīd Dzejnieku pasaulē. acīm. Dzejnieku Arī. acīm. Interā balss izdziedājumā. Nu, arī mani pārdzīvojumi būs Jā, kaut kādi, jo katrs jau mēs kaut ko pārdzīvojam tomēr. Neskatoties par to, kādu mēs darbiņu darām ikdienā. Jā. jā. Nu, forši. Nu, paldies tev, milzīgs, forši. Inter, un lai tev labs ceļš mājup. Paldies! Un, jā, lai tev pietiek arī tas radošums, lai tev pietiek spēka, enerģijas. Lai tev arī, Kristīna. Jā, paldies tev. Inter. Tiešām, lai bērniem laba veselība, Jā, visiem labi lai veselība. sunītim vienmēr spalvas spīd. Nu, re, tavam arī.
Paldies maniem. Kucēm manām. Paldies, Ita. Podkāsta draugi Labreins, Narvesen.